augstākajā sabiedrībā. Vēl joprojām pārstāv šo komandu un arī savas komandas valstsvienību. Savu nacionālo valstsvienību, precīzāk sakot. Un tieši tā, un spēle ir sākusies. Izdodās centra iemetienu uzvarēt tieši pretinieku komandai, un arī viņi var tieši organizēt pirmo uzbrukumu. Protičs ar bumbu, vairāk serbu spēlētāji šajā komandā. Kā nu ne, jo arī galvenais treneris ir serbs. Un arī pirmais noteikuma pārkāpums. Ātri vien jau spēle 13. sekundē. Pressing, jau esam iesākuši savu sadarbību. Saskop perimetru, labi Nesekmīgs. Bet Antānotiens neprasīs pretinieki jau ātrajā uzbrukumā. Bremers jau nonāca otrā galā, izpilda tālmetienu. Tas ir neprecīzs. Bremers savulaik 4 sezonas aizvadījis NBA un tieši tur arī iekaroja. Kļuva pazīstams ar snaiperu reputāciju, bija labs tālmetējs, bet pēc tam jau atgriezies Eiropā un jau vairākus gadus spēlē Eiropas laukumos. Pēdējās 2 sezonas no gala laukuma. Galīnijas Miličs atkal lieliski piespēl Kavaļausku. Labi spēle ir pick and roll sadarbība ar Kavaļausku, ārā Bērziņam. Atkal labi saspēlējuši akrobāti. Vēlreiz rezultāts starpību samazina līdz minimumam, bet atkal pie brīvu pustālā metiena izdodās. Un arī tagad viņš ir nekļūdīgs. Protičs ir neapturams spēles sākumā un Kavaļausku spēja izlīdzināt ar rezultātu ātri laukumā. Komandas sadarbība Janičēnokam pustālais metiens. Tas ir precīzi 14-11. Sāk spēlēt 1-1 Pauničam. Jāmēģina cits risinājums. Tagad jau tās pats. Jums ir ļoti labi, bet spēle aizsardzībā ir tas. Skertis Miličs noteikti būtu centies atrast spraugu Janičēnokam, tikmēr brīvs pustālais metiens. Tas ir precīzi. Atkal esam vadībā 17-16. Jāspēlē Valteram. Brīvs pustālais metiens 16. Turpinamā balsīt vēstiņu. Ramons Būtauts ar viltīgu skatienu vispirms novērtē kursu spēlētājs. Pretinieku treneris laidīs laukumā un tikai tā dod metienu. Un pretiniekam nevajadzētu it kā kritizēt viņa aizsardzību. Centās, jo ir izdevies pietuvoties līdz 2 punktu deficītam pretiniekam. Tagad arī Bērziņš mēģina pret Mileču izspēlē bumbu ārā un tagad nesaprotās. 2 spēlētāji savā starpā piespēle Pakausī, kas aizved pie ātrā uzbrukuma Vefuma un precīzi ir Milečs. Vēl 8 sekundes palikušas uzbrukumā. Šoreiz gan brīvās tājiem Igņēvis uz 3 punktu metienu līniju. Igņēvis ir atzīts snaipers pret Pauničs izpilda 3 punktu metienu. No šajienes jau redzams, ka bumbu grozā nekritīs, bet Semjonovs uzvar cīņu zem groza un Pauničs grozā apakšā paliek Keins ar Mirkli saņēma savu pirmo piezīmi, tagad Brēmers vēlreiz agresīvs caurgājiens un kārtjo reizi ar noteikumu pārkāpumu. Redzēt vēlreiz atkārtojumā, neveiksmīgi epizodi, neviens spēlētājs šeit nevar vainot. Vienkārši Brēmers aizķērās, Kavaļausks Jahovičs 3. numurs. Brēmers 1-1 palicis pret Jahoviču. Neviens no spēlētājiem iniciatīvu neuzņemās pēdējās 5 sekundes. Janičēnoks šī te mainīšanās trūltā situācijā, bet Janičēnoks beigās ļoti veiksmīgi nospēlēja 1-1. Izmantoja Semjons Antonovs, izspēlē ārā. Nerķis mēģina spēlēt grozinieku nometnē, arī Panda ir labāk garstāvoklī, protams. Izdevās arī pārtvert bumbu, tomēr jāturpina strādāt aizsardzībā. Vēl viens caurgājiens seko atspēlē ārā un Semjons Antonovs no ļoti pieteicīgas pozīcijas.